Pārsteigums! Tas izklausās tik ļoti neatrīt tāds maziņās. Jā, pārsteigums, surprise! Nē, man bija jāizlētā no svētkiem, tad būtu pārsteigums. Ok, jūs neko nedzirdējāt, bet tad lieta tāda, ka šonedēļ video ir tāpatās kā būs iespējams nākamās 2 nedēļas, jo mēs esam vienkārši gudri un mums ir atmiņas kārti. Jā, tagad ir jāaplaudē. Un labi, šajā video mēs taisīsim mūsu latvītu vai... Kā mēs viņu tur nosauksim, visticamāk tā būtu? Jā, teiksim tā, visticamāk tā būtu. Es pateikšu kādu teikumu, kādu situāciju, un tad mēs parādīsim reizē, vai nu tā visticamāk būtu Ieva, vai nu tā visticamāk būtu Amanda. Vai arī tā, kā mēs domājam. Un... Kā mēs domājam? Tad es uzzināšu, cik labās vai sliktās domās viņi ir par mani. Vai otrādi? Nē, otrādi nē. Un tātad... Tas labās domās par mani? To es neteicu. Labi, tāpēc sākam. Tad pirmā situācija, kura no mums varētu uzturēt aitu fermu? Tātad visticamāk tā būtu... Kāpēc? Tāpēc, ka Amanda vienkārši mīl dzīvniekus un viņai ļoti patīk lauku. Ka viņa aizbrauc uz laukiem, mēs vienreiz aizbraucām uz laukiem. Viņai arī tik patīk strādāt ar visiem tiem gostu sūtiem. Man šausmīgi nepatīk lauki, es nezinu. Viņai ļoti patīk, viņa uzlūk savus mīļākos gumīniekus un skrēja Mārtījās dumjos. Un... Bet lieta tāda, ka man nepatīk lauki, bet, manuprāt, Ievā vienkārši aitām nav piemērota. Kāpēc viņš ir mīkstas? Es vienkārši domāju, ka tu nespētu pārvaldīt. Kas viņas kā es? Es domāju, ka tu nespētu pārvaldīt. Nu jā, es tā domāju, tāpēc, ka man nepatīk cilvēki, kur mēs prot runāt. Tad viņai patīk tikai papagaidi. Tātad, kura ir visatriebīgākā? Tā, kurai patīk atriebt. Visticamāk, ne jau tagad. Trīšet! Jā. Esmu ļauns cilvēks. Nē, viņa nav ļauns cilvēks, viņa vienkārši vienmēr pastāv par saviem draugiem, viņai patīk atriebība, viņai patīk asins un naži un... Nē, naži patīk man, viņai patīk dakšas un viss pārēj. Nē, bet es esmu ļaunatminīga. Es varbūt piedod, bet es vienmēr atceros. Un tad, ja kāds nodara... Reāli viņa vienreiz anīs nogalināja manu draugu. Nu jā, ja kāds nodara pār maniem draugiem, es daru pār viņu savu draugu iemetniekiem ar dakšām. Ne tikai ar dakšām. Viņa nogalināja vienreiz pār savu dakšu. Kura varētu spontāni doties uz jebkuru pasaules malu? Visticamāk tā būtu... Es nevarēju izlemt, tāpēc, ka es zinu, ka mēs abas esam ļoti spontāns. Tā kā ļoti, ļoti spontāns. Un es zinu, ka mēs abas varētu doties kaut kur. Jā. Nu nē. Tā ir. Tā tiešām ir. Piemēram, vakar, kad mēs braucām uz Igauniju. Jā, vakar Igaunijā. Ej, tu nos, mēs rītā izdomājam, mēs šodien izdomājam, ka mēs rītā braucam uz Spāniju un tikai gaidiem bildes no Spānijas. Nē, bet īstenībā atceries, ka mēs otrdien dabējām Grand Prix un mēs reāli mums piedāvāja braukt Eģiptu un mēs aizbraucam. Nē, bet vienreiz man bija tā, ka man nebija 18 gadu un viens puisis piedāvāja Eģiptu, vai rītā braucam uz Eģiptu. Viņš pat aizved uz mājām, lai es paņemtu mantas, bet tad es viņam atzinos, ka man nav 18. Un vairāk es viņu nerunāju. Ja tev nav 18 gadu? Jā. Kura varētu piedzerties, nākamajā rītā pamosties pavisam citā vietā un neko neatcerēties? Es nelietoju alkoholu, Amanda, aizmirst. Jā, Ieva nekad nelieto alkoholu un viņai... Man ir tā, ka, Šo video, kas skatās arī man mamma. Tā mamma. Man mamma arī šitās skatās, mammas nelietoja alkoholu. Es nelietoju alkoholu. Viņa nelieto alkoholu. Bet lieta tāda, ka šis ir pārāk konfidencionāls jautājums. Kurā varētu sasist mašīnu? Protams. Es nekad neesmu redzējis viņu pie stūras, es pat viņu nevaru iedomāties pie stūras. Tur droši vien ir tā, kā mums autoskolā māca. Galva iet. Man tā šķiet, ka tā varētu būt. Es nezinu, es zinu, kā aizbraucu. Jā, tas tāpat kā vienreiz brauc ar riteru, vienkārši iebrauc stabā. Es skaties uz tā stāvu un iebrauc stabā. Čipa tāds brauc riteni, neiebrauc stabā.
Bet man tā bija reāls tiešām brauc uz tādu neiebrauc stāvā, es gribēju nogriezt tur, bet es nerogriezt. Jā, ir pārāk ātra reakcija. Tā bija jārēģē. Es sapratu. Tātad, kura varētu uzmest kūleni centra vidū? Protams, es tikai ne to esmu darījusi. Es pat esmu taisījusi tiltiņas centra vidū, tur tā pie rožu laukuma. Esmu ritentiņus mētājusi. Esmu duelī braukus ar riteni centru. Vajadzētu izmēģināt. Adrenalīnu var paķert. Nē, man, protams, apakšā bija telpasnieks, bet neviens jau to neredzēja. Bija jautri. Kura varētu aizmigt sabiedriskajā transportā? Tas nozīmē, ka mēs abas varētu aizmigt. Viņi tā uzskata, ka varētu aizmigt sabiedriskajā transportā, tikai es, tāpēc kā Es tas katram nedarījusi. gadās. Es vēl nereiz neesmu aizmigusi transportā. Esmu tik daudz reižu aizmigusi sabiedriskajā transportā. Cieši, tikai es sēdēju, es tik sēžu, cenšos neaizmigt. Pēc brīža pamostos, skatos vīrietis, sēž uz mani. Skatās, man ir tāds, es skatos uz priekšu, cenšos neaizmigt. Man viens draugs pirms nedēļas aizmiga autobusā un pamodās pēc 2 stundām, ka viņš bija pilnīgi citā vietā. Un viņš saprata, ka viņš ir apzakts. Viņam nozaga Saulsberielas viņa mīļākās. Tātad, kura varētu uz radiatoriem mēģināt sildīt zupu? Man nekad nekas tāds neienākt prātā. Jā? Bet jūs to... Nu, es to Man mierīgi tētis varētu. teica, lai es kādreiz pamēģinu uzcept pankūkus uz gludekļa. Bet, nē, Nebūtu tāda forša forma, man ir tas vecais gludeklis, nevis tā jaunie. Tur tās rieviņas, ne, bet te caurumiņi, un tad būtu ritīgi forši. noistu uz leju. Un tad pamēģinu noķert. Bet es šodien mētāju olu uz pānes maktu šādi. Jā, man arī tu uztaisīja brokas gultāk, Dievs, es pamodos, un man vienkārši pienesulas un kafiju, un es raudāju. Es gribu sieru pankūkas. Kur sapēt Gundars? Kurš varētu apēst tā mans leduskapu pusstundā? Gundars. Tātad, kurš varētu šo video pabeigt, nobeigt, izbeigt? Tātad, paldies, mīļie, kad atkal jau kārtējo svētdienu skatījāties manu raidījumu. Tiekamies, vai tas ir raidījums, vai ne? Tiekamies nākamā svētdienu un es jūs esmu. Paldies, ka turpiniet laikot un subscribot un es nezinu. Jūs ļoti paši. Jūs jau zināt, ka viņai patīk sarkasms, bet... Man bija jāpabeidz. Es šeit aizēju. Tu aizēji, jā? Tu man pamet? Vai varēja aizcirs durvis? Tā. Nē, nu labi. Nē, labi. Tad tiekamies nākamā svētdien. Un laimes jaukas dienas.